Labdien visiem! Sveiciens mūsu valsts neatkarības atjaunošanas gada dienā. Ir palikušas vien pāris stundas līdz neatkarības atjaunošanas gada dienas pasākumam Bauskas kopienas centrā. Un esmu šodien Ceraukstē, kur esmu viesos pie viena no 138 deputātiem, kas 1990. gada 4. maijā balsoja par mūsu valsts neatkarību. Tas ir mūsu pašu Dainis Vanaks, 1988. gadā kļuva par Latvijas Tautas frontes Bauskas rajona nodaļas priekšsēdētāju, vēlāk arī par augstākās padomes deputātu no 111. iecels vēlēšanu apgabalā. Es vēlos Dainam jautāt, ko jūs šajā dienā vēlētos novēlēt mūsu valsts nodu iedzīvotājiem un ne tikai? Tā no sirds es visiem gribētu novēlēt, lai šos svētkus atcerās kā tādus ļoti nopietnus svētkus, jo tie Latvijas vēsturē ir nozīmējuši tomēr ļoti daudz. Mēs beidzot kļuvām par brīvu valsti. Mums nav vairs citu saimnieku, esam paši saimnieki savā zemē, bet kā mēs dzīvojam savā zemē, tas viss beidzot ir nodots mūsu rokās, vai mēs protam to visu izdarīt. To mēs varbūt šodien redzam, vai reizēm neredzam, bet nekad Latvijas valstī pēc pirmās neatkarības atjaunošanas nav bijis tik labi kā tagad. Lai nu kā, bet tomēr mēs esam saimnieki savā zemē. Daini, paldies par balsojumu.